pirms zināma laika es apzinājos, ka es varu dot ļoti daudz šai pilsētai, jo esmu uzkrājis zināšanas un pieredzi. Un, manuprāt, tieši tas gribas spēks, neatlaidība un mērķtiecīgums ir tas, kas ļoti, ļoti palīdzētu Ventspils attīstībai, un tas ir tas, ko es varētu dot. Un vēl ļoti būtiska nianse ir tas, ka es spēju saskatīt saimniecību kā visu lielu spēles laukumu. Es spēju pārredzēt visu spēles laukumu un redzēt to, ka ja pamainu kaut ko vienā spēles laukumu galā, tad tas līdz ar to ietekmē arī citas lietas. Un tas ir tas pluss, ko es varu dot pilsētai, lai pilsētu attīstītu mērķtiecīgi un tā kā kombinēti no dažādām sfērām, dažādiem aspektiem un līdzsvaroti. Gan govis, gan arī bruģis, manuprāt, ļoti labi iedarās šajā pilsētā. Tās abas lietas ļoti piestāv šai pilsētai. Tomēr es teikšu vienu svarīgu niansi, vienu būtisku niansi, par ko mēs nedrīkstam aizmirst, lai iedzīvinātu šo pilsētu, lai veidotu šeit lielāku rosību un prieku šajā pilsētā. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Tas ir pats iedzīvotājs, cilvēks, ventspilnieks. Par to es esmu pārliecinājies savā jau vairāk kā 20 gadu ilgajā uzņēmējdarbības pieredzē, ka tieši cilvēks ir tas, kas ir vissvarīgākais. Un tāpēc es teikšu, ventspilnieki, nebaidies, uzdrīksties, īsteno savus sapņus jau šodien. Tā tu radīsi prieku sev, saviem apkārtējiem, motivēsi apkārtējos arī īstenot savus sapņus. Un tā mēs iedegsim uguntiņu savā sirsniņā un apkārtējos cilvēkos un veidosim pilsētas nākotni kopā, laimīgu un skaistu Ventspili.